Sveiki! Sveiki, Inese! Un sveiki visi pārējie, kas ir jau ieradušies šodienas webināru par transformācijas spēli. Zinu, ka bija interesantu, kas vēlējās šajā pasākumā piedalīties vairāk, un daļa no viņiem minēja, ka viņi kavēsies, bet tāpēc mēs neapstāsimies, bet mēs sāksim to, ko es stāstīšu to, ko es biju ieplānojis, un vienkārši priecāsimies par visiem tiem, kas pievienosies šī pasākuma laikā. Tātad šodienas pasākums ir veltīts transformācijas spēlei. Tā ir kāda pavisam īpaša lieta, kas mani ir aizrāvusi, un man gribas dalīties ar šo lietu arī ar citiem. Tagad te tā runāju, bet es neesmu pārliecinājusies, vai jūs mani dzirdat. Lūdzu, jūs varētu man dot kādu ziņu, kā jūs mani dzirdat. Līvi mani redz, dzird arī, Antonija arī redz, un dzird lieliski. Tā, kaut kas mums arī nenotiek, un kāpēc nenotiek. Izskatās, ka notiek, jā. Lieliski. Ko? Tad sākam ar pašu sākumu. Kas esmu es? Es esmu Inese. Un mani Inese nopiediet lūdzu. Es esmu interesanta un man interesē izaugsmes un pārmaiņu process dažādos to aspektos. Un dēļ savā dzīvē esmu mācījusies gan daudz, gan no pašas dzīves, gan arī studējusi, gan izvēlējusies kaut kādus personīgās attīstības virzienus. Laikam tas pirmais apzinātais lēmums kaut ko dzīvē izdarīt labu un kaut kādas pārmaiņas radīt savā dzīvē bija saistīts ar to, ka izvēlējos studēt psiholoģiju. Un tad attiecīgi arī man tas domāšanas virziens vairāk pavēršās uz šo jomu. Pēc kāda laika apguvu coachingu, apguvu enneagrammas prasmes un zinības, jāsaka. Un tikai pēc tam apguvu enneagrammas treneru prasmes. Un apguvu arī transformācijas spēles vadīšanu. Visas šīs trīs lietas, gan coachings, gan enneagrammas, tipoloģija, gan transformācijas spēle savā ziņā ir izaugsmi veicinoši rīki, jeb līdzekļi. Tikai katrs to dara savā veidā. Un šodien es stāstīšu par veidu transformācijas spēle, kas šo izaugsmi veicina tādā pavisam rotaļīgā veidā un negaidītā formātā, bet tāpēc nemazāk dziļi un tāpēc nemazāk patiesi. Man ir lūgums jums visiem, ja jums ir kāda vēlme uzzināt kaut ko konkrētu par šo lietu vai kaut ko precizēt, droši rakstiet to čatā iekšā un webināru laikā es mēģināšu uz tām lietām visām atbildēt. Bet tas, ko es esmu ieplānojis bez visa tā, par ko jūs varbūt man vēl pajautāsiet, ir pāris tādi punkti. Esmu nolēmusi pastāstīt tātad pašus pamatus par transformācijas spēli, kā to spēlēt, kas tā tāda ir, kāpēc to spēlēt, par vietu, kur šī spēle ir radīta, jo tas ir ārkārtīgi būtisks, tas ir viens no tādiem būtiskajiem faktoriem, kāpēc transformācijas spēle ir personību attīstošs rīks un tik spēcīgi attīstošs rīks. Jums būs iespēja izbaudīt arī transformācijas spēles ietekmi. Nedaudz paspēlēsimies tādā aklā formātā. Un tas aklais formāts, tas nozīmē to, ka jūs strādāsiet paši ar saviem mērķiem, ar mani nedaloties par kaut kādām lietām.
Tā kā es jūsu mērķus nezināšu, jums būs iespēja pašiem izbaudīt šo procesu. Un, un šo to uzzināt par saviem mērķiem, par to, kādas šķēršļi varētu būt tie, kas traucē, varbūt par to, kāds varētu būt atbalsts šī mērķa īstenošanas ceļā, varbūt par to, kam būtu jāpievērš vairāk uzmanības šī mērķa īstenošanas ceļā. Vienmēr sakot dažādos variantos, kā transformācijas spēle arī praktiski palīdz strādāt ar nodomu, mērķiem, fokusu pašā spēles norises laikā. Tā, tas tad ir tas, ko es esmu ieplānojusi jums stāstīt. Atgādinu tiem, kas ir svaigi kā pieslēgušies, ka jūs varat uzdot savus jautājumus, kas jums interesē, un es centīšos atbildēt uz tiem, jautājumus uzrakstot čatā, un centīšos webināra laikā atbildēt uz tiem. Mūsu webināra ilgums ir paredzēts stunda, un ļoti centīšos šajā stundā iekļauties. Ejam tālāk. Tātad transformācijas spēle, kas tas tāds ir? Tā ir spēle par dzīvi, kas ir radīta 78. gadā, radīta Finhornas ekokomūnā Skotijā, tas ir Anglijas ziemeļos, Ziemeļjūras piekrastē. Un šo konceptu radīja Džoja Breika, viena no šīs ekokomūnas iemītniecēm. Un sākotnēji šī spēle bija vairāk tāda vispārīga spēle. Viņi ļoti ilgi meklēja dažādus variantus, kā šo spēli padarīt pieejamāku arī plašākai auditorijai, ne tikai tiem spēlētājiem, kas atrodas uz vietas Finhornas ekokomūnā. Šo spēli spēlēja parasti tie cilvēki, kas tur uzturējās vai tur ieradās, lai spēlētu šo spēli. Un šīs spēles oriģinālā versija vēl joprojām tiek izmantota šajā ekokomūnā, un viņi ietilpst tādā skaistā čemodāniņā, kurā ir salikts koka spēlēšanas dēles ar roku rakstītas kāršu kavas un visādi specifiski atribūti, kas šai spēlē varētu būt vajadzīgi, tā skaitā, piemēram, saules brilles, lai kaut kādā mērā palīdzētu spēlētājiem iejusties tajā stāvoklī, kurā viņi nonāk, tad, kad viņi nonāk uz kaut kādu konkrētu spēles lauciņu. Tas, ko es šobrīd runāju, liek jums jau noprast, kad runa ir par galdu spēli. Un tas ir arī populārākais šīs spēles variants. 80. gados šī spēle tika iepakota un noformēta komerciālai tirzniecībai, un kopš tā laika šī spēle ir iespējams iegādāties Amazonē un daudzās citās vietās. Viņu paši radītāji sauc par box game, tad spēle kastē, un original game. Tā ir spēle, kas ir tajā koka koferītī un ir tikai vienā eksemplārā visā pasaulē. Bet pateicoties šai box game, šī spēle ir ieguvusi ārkārtīgi lielu popularitāti visā pasaulē, un viņu iespējams spēlēt arī vienkārši jebkuram spēlētājam nopērkot šo spēli un sekojot tām vadlīnijām un instrukcijām, kas ir spēles kastē, spēlēt ar saviem draugiem ģimenes lokā. Šim spēles variantam ir paredzēta iespēja spēlēt 4 spēlētājiem. Šī spēle ir reģistrēta preču zīme un pieder tās radītājai Džojai Breikai un Ketijai Tailerai, kas pievienojās vēlāk pie šīs spēles izstrādes un aktīvi līdzdarbojās vēl joprojām. Jāsaka gan, kā ar to šīs spēles izstrāde nebeidzās, viņa vēl joprojām turpinās, un tas ir tāds dzīves un aktīvs process. Ir šīs spēles variants arī biznesa versijai, kur ir tādi spēles elementi, kas varbūt biznesmeņiem izraisa tādu norādījumu, kā eņģeļi ir aizstāti ar jēdzienu mentori.
Ir šīs spēles versija, kas ir paredzēta grupām, kurā piedalās 6 līdz 12 spēlētāji, kur spēles versija tiek pārnesta telpā, no galda telpā, kur grupas dalībnieki pārvietojas pa spēles lauciņu un fiziski ietērpas kaut kādā noteiktā apģērbā, lai labāk sajustu šīs spēles enerģiju un ietekmi. Un ir vislielākā šīs spēles versija planetārā spēle, Planetary Game, kuru visbiežāk spēlē pašās Infernālas vietas, un tur piedalās vairāk kā 100 dalībnieku, un viņi tiek spēlēta veselu nedēļu no vietas. Un tā ir spēles versija, kurā tiek risināti globāli jautājumi, tādas pasaules attīstību vērsti jautājumi. Tā kā šie te dažādie varianti joprojām ir dzīvi un tiek papildināti. Es sākotnēji minēju, ka šī spēle ir pieejama kastes versijā, viņa var jebkurš nopirkt Amazonā un spēlēt, tad kāpēc ir runa par kaut kādiem spēles vadītājiem un par kaut kādiem akreditētiem facilitātoriem? Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka tā spēles versija, kas ir iegādājama komerciāli, ir ļoti vienkārša, salīdzinoši plakana tā dimensija, ko piedāvā kastes versija. Savukārt to dimensiju, kur piedāvā šīs spēles vadītāji, kas ir apgūši padziļinātas apmācības, lai varētu šo spēli vadīt profesionāli, kā minimums ir 2 nedēļu garas apmācības dažādās pasaules vietās, un tā skaitā arī ekokopienā Informā. Viņi apgūst šīs spēles vadīšanas praksi jau no daudz lielākā, ar daudz plašāku un dziļāku noteikumu klāstu, un varbūt tāda nianse, liksim saprast, cik varbūt bagātīga spēle. Ja kastes versijā šo spēli ir iespējams izspēlēt no A līdz Z 4 stundās, tad tajā spēles versijā, kur izmanto to pašu kastes versiju, bet kuru vada akreditēts facilitātors un pēc tiem noteikumiem, kas ir padziļināti, spēles noteikumi, šīs spēles spēlēšana ir jārēķinās vismaz ar 3 stundām uz vienu spēlētāju. Un jau tad man pieredze rāda, ka spēlētājiem liekas, man gribējās vēl vairāk un vēl vairāk spēlēt. Tā kā, ir atšķirībā, vai spēlēt pašam šo spēli pēc tiem noteikumiem, kas ir kastes versijā, vai spēlēt šo spēli akreditēta facilitātoru vadībā. Šīs spēles vadlīnija, un kāpēc vispār viņa tika radīta, bija vēlme palīdzēt jebkurai personībai dzīvot savu vislabāko dzīvi, atklāties pilnībā tam savam uzdevumam, kāds ir dzīves uzdevums, un atklāt dažādas tos šķēršļus un tos ierobežojumus, kas kaut kādiem iemeslu dēļ bremzē un neļauj dzīvot ar pilnu savu potenciālu. Ja citiem vārdiem sakot, šī spēle ir personības ceļojums uz dvēseles atklāsmi. Un pavisam nesen tiekoties ar vienu no aktīvākajām šīs spēles trenerēm, vadītājām un trenerēm, kas apmāca arī citus vadītājus pasaulē, Mērija Inglis, viņa teica tādus vārdus. Kas tā transformācijas spēle ir? Viņa teica, dziļākajā būtībā tā ir spēle, kas svēta cilvēkus, kas ļauj saprast cilvēkiem, kādu milzīgu ieguldījumu viņi spēj iedot gan pasaules attīstībā, gan savā. Un pirmkārt, savā attīstībā, iegūdoties sevī, viņi spēja daudz vairāk mainīt pasaulē. Un tas man likās ļoti būtiski saprast to saikni, ka šai spēlē ir tāda dziļāka vērtība, nevis vienkārša tāda patīkama laika pavadīšana, kas bez šaubām arī ir. Tā ir patīkama un viegla laika pavadīšana.
Tagad nedaudz par to, kas tad ir tā Finformas ekokopiena, kur šī spēle ir radusies. Un kāpēc es uzsveru to, kāpēc tas ir tik svarīgi šīs spēles vērtībā un šī vieta, kur viņa ir radusies. Finformas ekokopiena ir garīga ekokopiena, kas ir sākusies 1962. gadā. Un viņa bāzējās uz tādiem 3 pamatprincipiem, tas ir garīgums, dalīšanās un ekoloģija. Ilgu laiku šī ekokopiena bija vienkārši līdzīgi domājoša cilvēku apvienība, kas dzīvoja ciematā, nodarbojās ar dārzkopību un piekopa dažādu veidu garīgās prakses. Līdz 1985. gadā viņi pavisam oficiāli ieguva savu ekociemata statusu, un kopš tā laika viņa ir pasaules ekociematu topā. Tā ir vieta, uz kurienu lielāko daļu interesentu par šādu dzīvesveidu dodas, lai mācītos par to, kā veidot un kā dzīvot ekociematā. Un tā ir viena no vietām pasaulē, kur cilvēks atstāja vismazāko ietekmi uz dabu. Ja tur mēra pēdās, tad tur ir vismazākā pēda, viena no mazākajām pēdām, neatteicā, kurā vismazākām, bet viena no mazākajām pēdām rietumu kultūras pasaulē, kur cilvēks atstāja ietekmi uz dabu. Un saprotot to, cik daudz interesanti pie viņiem ierodas, lai gūtu šo te informāciju, viņi ir izveidojuši starptautisku mācību centru, un sākot no 2001. gada viņš pilnīgi oficiāli akreditēts mācību centrs, kurā ierodas no dažādām pasaules malām mācīties dažādi cilvēki, dažādas prasmes, kas ir saistīti gan ar ekoloģisku dzīvesveidu, gan ar ilgtspējīgu saimniekošanu, gan ar dažāda veida garīgajām praksēm. Un tā skaitā arī šajā starptautiskajā mācību centrā ir iespējams apgūt transformācijas spēles vadītāju, jeb facilitātoru prasmes, ko arī es izdarīju 2013. gadā, un esmu ārkārtīgi priecīga, ka es izvēlējos tieši šo vietu, kurā mācīties, kurā apgūt šīs prasmes, jo ir vēl arī daudz citas vietas pasaulē, uz kuriem treneri brauc apmācīt šos te facilitātors, bet man izvēle krita tieši uz Finformu. Tā kā lielā mērā tas, ko es stāstīšu par šo Finformas fondu, ir saistīts ar manu pieredzi, ko es pat esmu piedzīvojusi. Garīgums. Kā izpaužās šis aspekts Finformas ekokopienā? Ir ļoti interesanti tas, kad pirmo reizi, kad es tur ierados, man neierādīja pat istabiņu, bet pateica, nolikt savu čemodānu šeit, un es tev nedaudz izvadāšu pa mūsu telpām, parādīšu, kas tur atrodās. Un tad es staigāju pa šo māju, un vadītāja kā viena no pirmām telpām parādīja, šī ir meditācija telpa. Un šeit ir saraksts ar regulārām meditācijām, kuras tur notiek. Un dažas meditācijas ir tādas, kurā, tu vari iet kurā laikā iekšā, bet dažas meditācijas, tad būs iedegta sarkanā lampa, tu nedrīkst pārtraukt, tad tu tur nedrīkst iet. Un es tā nodomāju dīvaini, laikam pirmā vieta pasaulē, kur es redzēju, kur patstāvīgi visu laiku notiek meditācijas. Bet ar to viņš nebeidzās. Izrādās, ka šī fonda ietvaros ir ārkārtīgi daudz arī citu meditācijām atvēlēts telpu. Tā ātrumā saskaitot kādas 5 uzreiz, var pateikt, kuras tur bija paredzētas dažādām meditāciju praksēm. Un tās prakses tur bija ārkārtīgi dažādas, gan ar iztēlošanos, gan ar vienkārši skaņu, kaut kādu atkārtošanu vai kustību atkārtošanu. Bija arī prakse ar dziedāšanu, un tieši šīs prakses laikā es sapratu, ka ir viena ļoti fantastiska lieta mums pašiem latviešiem, ko mēs neesam līdz galam apzinājušies un izmantojuši, tā ir tautas dziesmu dziedāšana, lai iegūtu mediatīvu stāvokli. Un tad atgriežoties no Skotijas, es sāku vadīt meditācijas tieši ar tautas dziesmu dziedāšanu. Bija diezgan liela atsaucības no cilvēkiem, tāpēc rezultāts, ko varēja iegūt.
pie kam šajā ekokopienā tiek atzītas jebkuras reliģijas un konfesijas pārstāvji. Nav nekāda ierobežojuma, nav nekāda aizsprieduma. Daudz dažādu prakšu tiek piekoptas un nav nekāda aizlieguma. Ja tu gribi, tur tu vari tādā veidā risināt savas garīgās attīstības jautājumus. Tu gribi, vari risināt citādākā veidā. Un tas tā ļoti, ļoti līdzās pastāv dažādas lietas. Ekoloģija. Ekokopienā ir vairāk kā 400 patstāvīgi rezidenti, tātad cilvēki, kas dzīvo tur patstāvīgi. Daļa no viņiem dzīvo tādās kā kopmītnēs, bet daļa no viņiem ir izvēlējušies ciematā uzbūvēt māju, un tās mājas ir, ievērības vērtas, ja tās pašas pirmās mājas, kuras 62. gadā tur parādījās, vairāk atgādināja, un arī bija faktiski tādas dzīvojamās karavānas, tad gadiem vēlāk tās mājas, kuras būvēja no vēlāk, jau bija energoefektīvas un gan arī zāles jumtiem, gan arī īpašām tehnoloģijām un saules baterijām un tādu ilgspējīgu attieksmi pret visu dzīvo un dabīgu attieksmi. Katrai mājai tur ir savs sakņu dārziņš un tiek turētas vistas, lai iegūtu olas. Tas viss tā dabīgi un saskanīgi šajā te vidē notiek. Un ir arī padomāts par elektrības ražošanu, pašiem ir šādi vēja ģeneratori un arī pašiem savas attīrīšanas iekārtas, tā kā tās lietas viņam arī tiek risinātas ļoti ekoloģiskā veidā. Kā jau teicu, viens no piemēriem. Lūk, un mācību aspektā, pati populārākā programma ir šī treneru treniņš transformācijas spēles facilitatoriem, bet mazāk populāri varbūt jāsaka, ka daudz lielāk arī apmeklētā skaita ziņā ir tāda programma, kas saucās Experience Week, pieredzes nedēļa. Iedomājieties, cilvēki no lielpilsētām, dažādām pasaules malām maksā par to, lai dzīvotu nedēļas informē un strādātu lauku darbus. Tā ir tāda pieredze, ko viņi savādāk nekur citur nevar iegūt, kā tikai apbraucot uz Finformu un izjūtot pašu uz savas ādas, ko tas nozīmē dzīvot ekoloģiskā veidā un ražot visus produktus pašiem ar savām rokām un saviem spēkiem. Un līdzīgi veidi mācību programmas tur ir vesela rinda, un kas ir ļoti interesanti, ir mācību programmas, kurām ir fiksēta mācību maksa, ir mācību programmas, kurām ir 3 līmeņos dalīta mācību maksa. Ar to es domāju, ka high income līmenis, tātad, ja tu atzīsti savus ienākumus kā augstus, tad tavu mācību maksa ir tāda, tad middle income, vidējā līmeņa ienākumu līmenis, tad arī mazāku mācību maksu un pavisam zema mācību maksa ir tiem, kuriem ir neliels ieņēmumu līmenis. Un vēl trakāk ir programmas arī tādas, kur vispār cilvēki var noteikt paši savu mācību maksu pašai programmai beidzot. Un kā man skaidroja viens no šīs ekokopienas iedzīvotājiem, viņš teica, bet es taču nezinu, cik tas ir daudz priekš ganas iedzīvotāju, un viņš ir nolēmis atbraukt uz šejienu un mācīties. Ja? Tas ir, tā ir tāda liela uzticēšanās un gatavība pieņemt šo cilvēku dažādību un dažādo izpratni un iespējas. Galvenais ir vēlēties un kaut ko darīt, un šīs ekokopienas mācību centrs to atbalsta. Tāpat arī viņš ir pilnīgi oficiāls mācību centrs, un es zinu, ka Amerikā ir augstskolas, kurās ir iekļāvušas daļu no apmācību programmas būšanu tieši šajā ekokopienā. Šāda ir tā vieta, kurā ir radīta transformācijas spēle, un kurā tā transformācijas spēle dzīvo diezgan dzīvu dzīvi.
Varbūt jūs nevarat to šobrīd šeit saskatīt, bet es jums aizsūtīšu e-pastā un jums būs vēlme, jūs varēsiet ar to iepazīties. Šai ekokopienā ir tādi 14 pamatu principi, ar kuriem tiek iepazīstināti tik viens, kas vēlas šajā ekokopienā dzīvot. Nekādu citu ierobežojumu nav. Visi naudu nav jāatstāj vai kaut kas tam līdzīgs. Galvenais ir tas, ir vēlme dzīvot šajā ekokopienā kā rezidentam un atbilst tiem 14 principiem, gatavībā būt pieņemt šos 14 principus. Ja cilvēks jūtas un jūt, ka kaut kas viņam neatbilst, tad viņš arī nevarēs šajā ekokopienā iedzīvoties. Un šīs ekokopienas galvenā devīze, kuru ir kā savu dzīves vadlīniju uzsvēruši šīs ekokopienas dibinātāji Ailīna Kadija, mīlestība darbībā, love in action. Un šis teikums tiek atkārtots ļoti bieži un dažādos variantos. Piemēram, pavārs arī laiku pa laikam saka, šodien es strādāju riktīgi ar mīlestību, es veicu mīlestību darbībā, es jums uztaisīju brīnišķīgas pusdienas. Ar tādu attieksmi arī cilvēki dzīvo šajā ekokopienā. Bet, nedaudz sīkāk pievērsīsimies tieši tam, kā notiek pati spēle. Spēlē ir būtiska sastāvdaļa sagatavošanās darbam. Pirms darba, pirms spēles uzsākšanas, katrs spēlētājs saņem uzaicinājumu vēstuli ar instrukcijas, kas viņam ir jāizdara pirms spēles. Un spēlētājiem pirms spēles ir jāuzņem mērķis, ar kādu viņš vēlas nākt uz spēli. Tāpat spēlētājiem instrukcijā ir norādīts, kādi ir tie noteikumi, lai šo spēli varētu spēlēt. Un tikai spēlētājs, kurš ir gatavs šos noteikumus akceptēt, gluži tāpat kā sākot dzīvot pingponga ekokopienā, var nākt uz šo spēli un spēlēt to. Un tad, kad visi spēlētāji ir sanākuši, tad vēlreiz mēs pārliecināmies, ka visiem spēlētājiem ir skaidri un pieņemam šī noteikumi un ka viņi ir gatavi sadarboties šīs spēles laikā. Un šis ir viens no būtiskākajiem aspektiem spēles laikā, kas notiek tad, ja notiek grupā vai pārī. Ir sadarbība spēlētāju starpā. Spēlētāji ārkārtīgi bagātina viens otru spēli, vai arī spēlētāji spēlē katrs ar savu nodomu, bet tas, cik daudz viņi spēj ienest savā kolēģa nodomu īstenošanā, reizēm ir neatsverama. Šī spēle notiek pilnīgā klienta un situācijas pieņemšanā. Un lai cik dīvaini nebūtu, arī spēlētāji iedzīvojas šajā situācijā un absolūti pieņem viens otru. Tas ir tas brīnums, ko rada šī spēle komplektā ar profesionālu facilitātoru un komplektā ar to rokas grāmatu, kas ir facilitātora īpašumā. Šajā spēlē tiek ārkārtīgi atbalstīta intuīcijas izmantošana. Tiek atbalstīta dziļa un pacietīga klausīšanās aiz tā, kas ir pateikts. Šajā spēlē ir atbalstāma jūtīga un vērtīga atgriezeniskā saite. Un tā varbūt ir viena no tādām lielākajām vērtībām, ko spēlētājs iegūst, un nereti ļoti bieži arī vēlas šo atgriezenisko saiti ierakstīt. Pilnīgi noteikti šī spēle paplašina klienta apzināšanos par kaut kādu savu dzīves aspektu un par saviem ierastās rīcības modeļiem, kas var būt traucējoši. Un pilnīgi noteikti šī spēle skaidri un patiesi palīdz izveidot nevēlamās rīcības maiņu un uzskatu maiņu šīs spēles laikā tiešām notiek transformācija. Un tāpat šī spēle palīdz radīt pirmos soļus un apzināties tās vērtības un mācīties izteikt pateicību par ieguvumu šīs spēles laikā, gan arī spēles formātā, vai arī ārpus spēles formātā. Tie, kas nodarbojas ar coachingu, varbūt pamanīja, ka viss šis process, par kuru es stāstīju, ļoti atgādina paša coachinga sesijas struktūru. Un tā arī ir.
Lielā mērā šī spēle vienam spēlētājam ir pat tāda paplašināta un padziļināta coachinga sesija. Iedomājieties 3 stundas coachinga sesiju spēles formātā. Sākam ar nodomu un beidzam ar reāliem soļiem, savu nodomu īstenošanā, un pa ceļam arī transformējot kaut kādas savas nevēlamās rīcības un savas nevēlamos uzskatus, kas traucē vēlamo mērķi sasniegt. Kas tad šai spēlē ir? Šai spēlē ir spēles lauks. Šajā spēles laukā ir, vismaz kastes versijā, 4 dzīves ceļi, katram spēlētājam 1. Un šajos dzīves ceļos ir tādi mazi lauciņi ar simboliem. Katrs šis te lauciņš apzīmē kādu noteiktu darbību, ko spēlētājs met kauliņu, cik ir uzmetis, attiecīgi tik gājiens iet uz priekšu, nonāk uz kādu lauciņu, un facilitātors viņam izstāsta, kas tas ir par lauciņu un kas viņam ir jādara šajā lauciņā. Un tad sākas visādi brīnumi. Piemēram, šobrīd šo bildi nofotografēja mani kolēģi Aija, ar kuras kādreiz kopā spēlēju šo spēli. Un viņai tieši tā mirkli pie rokas bija fotoaparāts. Un mēs ar tādu lielu pārsteigumu ieraudzījām, kad pēkšņi spēlē no kurienes parādījās Bīņas spēles laukam. To arī varēja uztvert kā kaut kādu tādu īpašu zīmi. Lūk, un Aija piefiksēja, kā Bīņas Mārīte dodas no depresijas lauciņa uz atzinības lauciņu. Tad kaut kas ir mainījies. Nedaudz detalizētāk par to, kā šī spēle notiek. Tad šis ir spēles laukums, ko jūs redzat, un ir 4 spēles ceļi, tādā 3 tādiem spārniem, kas savstarpēji ir savienoti. Un spēles laukuma centrā ir atpust, to dēvē par avotu un debesīm, kur atrodas visi spēlētāju kauliņi, pirms viņi ir piedzimuši un dodas spēles ceļā. Jā, šī spēle sākas arī ar dzimšanu, gluži tāpat kā dzīve, varbūt tā ir spēle par dzīvi. Pašā centrā atrodas monēta, ar kuras palīdzību spēlētājiem ir iespējams strādāt ar savu intuīciju. Tas ir viens no lauciņiem, kur ir iespējams nonākt. Tad spēles laukumā ir izkārtotas 4 kāršu kāvas. Viena kāršu kāva ir šķēršļu kārtas, kuras katras kārtas ir kaut kas uzrakstīts. Tāpat ir apgaismības kārtas, kur arī ir kaut kas uzrakstīts uz katras. Un ir eņģeļu kārtas un visuma atbildes kārtas. Atkarībā no tā, uz kādu lauciņu ir uzgājis spēlētājs, tad ar tādām kārtīm viņš iepazīst spēles laikā. Spēli var spēlēt gan 1 spēlētājs, gan 4 spēlētāji, tāpat arī 2, pāriem ir ļoti rekomendējama šī spēle. Var spēlēt arī 3 spēlētāji, var spēlēt arī vairāk spēlētāji. Ir iespējams arī spēlēt 6 spēlētājiem, bet tas ir nedaudz lielāks un savādāks dēles, bet arī tāda iespēja ir. Kādi tad ir tie lauciņi šajā spēlē? Šajā spēlē ir eņģeļa lauciņš, transformācijas, brīvās grības, intuīcijas, kalpošanas, brīnums, šķēršļi, depresijas, atzinības, svētīšanas un apgaismības lauciņi. Tie nosaukumi vien norāda, ka tie ir kaut kādi impulsi, kaut kādi grūdieni, kas pamudina domāt un sajust un izbaudīt. Un nostājoties uz katru no lauciņu, tas ir vesels process, darbība, kas tiek risinātas kādā konkrētā lauciņā esot neratīvi. Viena lauciņa process, gan bieži, tā var būt, piemēram, ar brīnuma lauciņu, var aizņemt pat stundu un pat vairāk. Tik bagātība ir tā iespēja dažādiem nosacījumiem izpildoties dažādiem nosacījumiem, kas var notikt šīs spēles laikā.
Kā jau minēju, ir eņģeļa kārtas, ir apgaismības kārtas, ir šķēršļu kārtas, ir visu un atbildes kārtas, un ir vēl arī apziņas dzirkstis. Kas ir apziņas dzirkstis? Parasti apgaismības kārtiem ir uzrakstīta kaut kāda lieta, kas palīdz paskatīties uz savu problēmu, uz savu jautājumu no kaut kāda savādāka skatu punkta un pierakstīts beigās saņemt tik un tik apziņas dzirkstis. Kā šajā kārtī rakstīts, tu dzīvo piepildītu dzīvi, izbaudot katru radošo mirkli, saņem 3 apziņas dzirkstis. Un tad spēlētājs paņem 3 mazas apziņas dzirkstis, tādas, kādas ir redzamas šīs mazās oranžās kārtas, ar kaut kādiem jēdzieniem. Tur var būt gan uzrakstīts enerģija, dēļa, pieskāriens, pārliecība, prieks. Un tad savienojot šo tekstu ar dzīvošanu par piepildītu dzīvi, spēlētājs atrodas plūsmā un apzinās kaut kādas lietas, kuras viņš līdz šim nav apzinājies. Vai nav pietiekami spēcīgi apzinājies, tad varbūt vienkārši aizmirst, atcerās lietas, kas viņam var palīdzēt un pilnveidot dzīvi, dzīvot daudz labāk un daudz mērķtiecīgāk. Kas vēl šajā spēlē notiek? Šajā spēlē notiek ne tikai staigāšana pa dzīves ceļu, bet sākot ar piedzimšanu, spēlētāji saņem rezultātu kartes. Un šīs spēles laikā, ejot pa dzīves ceļu, viņi pilda savas rezultātu kartes. Piemēram, šeit ir attēlotas 3 fiziskā līmeņa rezultātu kartes, visam kopā viņš ir 4 fiziskā, emocionālā, prāta un garīgā līmeņa. Un spēlētāju uzdevums lielā mērā ir aizpildīt šo rezultātu karti, lai paceltos nākamajā līmenī. Un, lai paceltos nākamajā līmenī, ir jāizpild kaut kāda noteikti uzdevumi. Vai nu jāsanāc 3 eņģeļi, kā redzams vidējā rezultātu kartē ir 3 eņģeļi, spēlētājs ir jāpēc pacelties, vai nu jāizpild pilnībā augšējā rezultātu kartes daļa ar apziņas dzirkstīm kalpošanas zīmi, un tad viņš ir gatavs, bet vissvarīgākais ir tas, kad spēlētājiem ir jābūt gatavam, nevis jābūt gatavam, bet spēlētājs ir gatavs pārstāties nākamajā līmenī tad, kad viņš ir izpildījis prasības, plus viņam nav vairs nekādu šķēršļu. Tā ir tāda ļoti viegla lieta, kas ir iestrādāta transformācijas spēlē. Kamēr tu neesi atbrīvojies no kādiem pagātnes ierobežojumiem, no kaut kādiem pagātnes blokiem, kas tev traucē iet uz priekšu, tu netiec tālāk. Tavs uzdevums ir atrast veidu, kā atrisināt šo jautājumu, kas tev aktīvi virzīšanās uz priekšu. Un jāsaka, transformācijas spēles laikā gana bieži šīs lietas tiek atrisinātas un rodas jaunas atklāsmes, kā var risināt jautājumus, kas līdz šim ir traucējuši virzīties tālāk uz priekšu veiksmīgi. Vēl būtiskas detaļas par šo spēli. Spēle notiek tikai tad, ja spēlētājiem ir nodoms, mērķis vai fokus. Gandrīz tieši tāpat kā coachinga laikā. Vienīgais, ir reizēm coachinga sesijas, uz kurām var atnākt un teikt, es nezinu, ko es gribu. Tad spēles laikā to tā nav vērts darīt, jo jūs vienkārši netiksiet pie spēlēšanas. Uz spēli ir jānāk ar savu nodomu. Spēle notiek tikai tad, ja spēlētāji piekrīt konfidencialitātes garantijām. Tas nozīmē, ka viss tas, kas izskan un tiek uzzināts šajā istabā, telpā, laikā, kamēr tiek spēlēta spēle, tas viss paliek un nekur tālāk neaiziet. Tā ir tāda būtiska lieta, lai nodrošinātu drošības sajūtu. Spēles ilgums optimālais ir 3 stundas uz katru dalībnieku. Tad padomājiet paši, 6 spēlētājiem 3 stundas, katram tas nozīmē 18 stundas. Reāli spēle ir jādara uz 2 dienām. Ir ļoti vērtīgi un var spēcīgi ietaupīt spēles laiku, ja dalās nodomos pirms spēles. Tad ir 2 vai 6 spēlētāji, 2 līdz 6 spēlētāji, tad ir vērtīgi dalīties savos nodomos, jo pirms spēles laiku kolēģi būtu lietas kursā, ar kādu nodomu jūs gatavoties nākt spēlēt. Un būtiski detaļi ir iespējams saņemt atgriezniskās saites
audio ierakstu. Zinu spēlētājs, kurš šo audio ierakstu klausās vēl un vēl un piefiksē lietas savā dzīvē, kā uz priekšu vēl kaut ko var mainīt. Šis spēles efekts strādā ilgāku laiku, ne tikai tam laikā, kamēr tiek spēlēts, un ne tikai attiecībā uz to nodomu, ar ko tiek spēlēts. Tagad mēs jau esam mani stāsta nobeiguma fāzē par šo spēli, un tagad es piedāvāšu jums pastrādāt ar kādu savu mērķi šīs spēles formātā. Un tas, kas ir nepieciešams, jums ir nepieciešams tagad atcerēties, iedomāties kādu svarīgu lietu un noformulēt to nodomu formātā. Mans nodoms ir un tālāk kas. Un ļoti labi būtu, ja jūs šo nodomu varētu sev paši kaut kur pierakstīt. Ja nav tāda lieta, ka var pierakstīt, tad tā ļoti precīzi pamēģināt viņu atcerēties. Un es turpināšu tikai tad uz priekšu, ja jūs ierakstīsiet čatā, ka esat gatavi, ka jums ir gatavs nodoms. Gaidat no jums apstiprinājumu čatā, varat rakstīt plusiņu, ka jums ir gatavs nodoms. Jums Antonieti tie ir, jā. Jā, nav nekāda ierobežojuma. Šobrīd nav nekāda ierobežojuma. Jebkāda dzīves sfēra. Atbildot uz līdz jautājumu. Jā. Ok, lielākai daļai no jums ir nodoms. Un tad tas, ko mēs darīsim tālāk, mēs laidīsimies vienā feinā meditācijā. Un lai jūs šo meditāciju varētu izbaudīt, jums vajadzētu nodrošināt, lai jūs nekas netraucē, turpmākās 5 minūtes, lai jūs justos droši, ērti, komfortabli, kaut kādu telefonu vai kaut kādu mājnieki, vienkārši pabrīdināt, ka jums būs nepieciešams miers tagad kādu laiku. Es izslēgšu video, atstāšu tikai šo bildi ar papardes, ar austošo papardi no Informas meža. Un es jums novadīšu šo meditāciju, ja nodomu meditāciju tieši tādu pašu, kā to es vadu saviem transformācijas spēles spēlētājiem. Apzinieties, ka šobrīd jūs esat pilnīgā drošībā. Jūs sēžat ērti, komfortabli. Ja ir kaut kur kādas neērtības vai kāds saspringzinājums, atbrīvojieties. Ieelpojiet dziļi un izelpojiet tālu. Un līdz ar izelpojiet jebkuru saspringumu, ko jūs esat pamanījuši savā ķermenī. Pasakieties savam ķermenim un savam prātam par gatavību piedalīties jūsu nodomu īstenošanā. Un tagad iztēlojieties savu nodomu. Kā tas bija, kad jūs viņu noformulējāt un teicāt tam jā? Iztēlojieties, ka jūs šo nodomu ievietojat kaut kur dziļi sevī, kādā pavisam īpašā vietā, kādā vietā, ko viens sauc par gaismas vietu, citi par īpašo drošības vietu, vēl kāds par jūsu
dziļākā vieduma vieta vai beznosacījuma mīlestības vieta. Mums katram iekšienē ir tāda vieta, mūsu būtības vieta. Iztēlojieties, ka jūs šo mērķi, savu nodomu, ievietojat savā būtības avotā un topiet par vērotāju. Vērojiet, kā jūsu nodoms lēnām skaidrojās, lēnām veidojās. Ļaujiet šai īpašai drošību, gaismu, vieduma un mīlestības vietai šo nodomu pārbaudīt. Ļoti tas atbilst tam, kas jums šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Uzticieties šai vietai un ļaujiet, lai vārdi šajā nodomā kārtojas tā, lai tas atspoguļotu to, kas jums visvairāk ir vajadzīgs. Uzticieties savai iekšējai avota vietai. Viņi zina, kas jums visvairāk ir vajadzīgs. Esiet vērotājs šajā procesā. Nodoms kārtojas, veidojas, attīras un iebrīst. Kā rodas tas nodoms, kas visvairāk atbilst jūsu vajadzībām. Un ja jūsu nodoms nebaidas, vienkārši padziļināt saikni ar to. Sajūtiet ar katru ķermeņa šūnu, ka tas ir jūsējais nodoms, ka tas ir tas, kas jums visvairāk ir nepieciešams, kuru attīstot, jūs iegūstat tieši to, kas jums ir vajadzīgs. Un tad esat pilnībā pārliecinājušies par savu nodomu īstenību un jūtat savienošanos ar to. Pasakieties savai iekšējai avota vietai. Pieņemiet viņas darbu un lēnām atgriezieties šeit un tagad jau ar gatavu nodomu, lai varētu strādāt tālāk. Jā, jūs piefiksējāt, ka kaut kas jūsu nodomā mainījās, un jūs pirms tam bijāt to pierakstījuši. Tad šis ir laiks, kad jūs to varat piefiksēt, kādas tās izmaiņas bija. Un turpmākās atlikušās minūtes jau strādāt ar šo nodomu, ko jūs ieguvāt šīs meditācijas laikā. Un, kad esat gatavi turpināt, lūdzu dodiet man ziņu, jūs to čatā klusini. Antonija, Inesa, Inta. Ok. Vismaz puse, jā, jau vairāk kā puse un var tā turpināt tālāk. Ko? Turpināt tālāk, iziesim tādu nelielu
nelielu tādu ceļu uz tā sasniegšanu, uz savu nodomu sasniegšanu. Pirmais uzdevums, ko es jums lūkšu izdarīt, ir ierakstīt čatā vienu ciparu, un tas būs kāds skaitļa cipars, kuru es izvilkšu, lai jums pateiktu, ko transformācijas spēle, kam transformācijas spēle iesaka jums pievērst uzmanību īstenojot šo te nodomu. Un tāds tas būs apgaismības kārtas teksts. Es gaidu tagad no jums cipariņu, un tāda pirmais ienāca prātā 77. Diezgan pamatīgi, ko skaitīt. No augšas ir no apakšas. Sāksim no augšas. Tā. Jā, no augšas. Tā, 77. 1, 2. Varbūt līga varētu 7. Man dikti ilgi tas iesmēs, vai iekavēsim. Tā, 4. Sākšu ar Kitiju, un Kitijai izlasīšu. Esmu gatavs mainīt savu uzskatu sistēmu, lai pātrinātu pārmaiņu procesu. Tas var būt kaut kas tāds, Kitija, ko tu jau dari. Tas var būt kaut kas tāds, ko vajadzētu darīt stiprāk. Varbūt kaut kas tāds, ko tu nekad neesi darījis. Varbūt kaut kas tāds, ko tev vajadzētu darīt. Tātad tavs teksts ir, esmu gatavs mainīt savu uzskatu sistēmu, lai pātrinātu pārmaiņu procesu. Tā, Inese. Tā, sajaucam. Un 17. kārts. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17. Tu praktizē vērošanu, ļaujot savam augstākajam es spēlēt caur tevi spēli. Jā, un atkal tas pats. Varbūt tas ir kaut kas tāds, ko tu jau dari, un ko vajadzētu pastiprināt. Kaut kas tāds, ko tu esi kādreiz darījusi, bet esi par to aizmirsusi un ir vērts atsākt. Varbūt kaut kas tāds, ko tu nekad neesi darījusi un vērts iemācīties. Praktizē vērošanu, ļaujot savu augstākajam es spēlēt caur tevi spēli. Tā, un līga bija 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tā. Mīlestības burvība. Tev būtība rada prieka un gaismas vīnus. Jā, līga. Un atkal tas pats noteikums. Lieta. Tas ir kādreiz darīta, bet ir aizmirst par to un vērts atsākt. Lieta, ko tu jau dari, var darīt spēcīgāk, vai lieta, ko nekad neesi darījis, var darīt un iemācīties. Mīlestības burvība, tavu būtību rada prieka un gaismas vīnus, un palikusi mums ar Antoniju ar ciparu 1. Un Antonija. Antonijas teksts ir, es piedodu ikvienam, es piedodu sev, es piedodu visam manā pagātnē, es esmu brīvs. Un tālāk teksts ir attīri sevi pilnībā no sāpēm. Jā, šī lieta atkal kaut kas tāds, kas ir darīts, varbūt pagātnē vērts atcerēties, kaut kas tāds, kas ir jādara spēcīgāk, ja tiek darīts, vai kaut kas tāds, ja nav darīts, vērts to sākt darīt. Es piedodu ikvienam, es piedodu sev, es piedodu visu manā pagātnē, es esmu brīvs un attīros no sāpju plāsām. Šīs bija lietas, kuras bija tā kā vadlīnijas, kuras būtu jāņem vērā. Cik jūs gatavi būtu dzirdēt šķēršļus, kas varētu sagaidīt jūs ceļā? Un, ja esat gatavs sagaidīt, kādi tie šķēršļi varētu būt jūsu mērķi īstenošanā, dodiet šur, atkal kādu ciparu, vēlams līdz 20, jo es pats vēl tās kārtas maisīšu, tā ka nebūs tāds tikai tās pirmās. Tā, līdzi mums dodas 7. Nē, ja Inese man bija 7. Nē, Inese man bija 7. 3,
4, 5, 6, 7. Tā. Tavs egoisms ir šķērslis tev šajā līmenī. Tas nozīmē, man ir vērts padomāt par egoisma izpausmēm, kas varētu būt šķērslis saistībā ar mērķu īstenošanu. Nākamā mums ir Kitija ar 2. Teksts tāds, bet kas jums deva tiesības izlemt? Nevienam nav tiesība norādīt, kas man darāms. Lieta, par ko Kitija padomāt, rājoties uz citiem saistībā ar savu mērķu izpildi. Un Līga. 1, 2, 3. Tāds es vienmēr esmu tāds bijis, un ar to neko nevaru izdarīt. Tāda ir mana daba. Atbrīvošanās no pagātnes var būt sāpīga. Šis teksts norāda uz šķērsli, kas var kaut kādā ziņā traucēt sasniegt vēlamo nozīmi. Un Antonijai 4. Sajauksim. 2, 3 un 4. Tu ļāvies vilinājumam, atļaujot citu cilvēku viedokli un ietekmēt tavu pozīciju. Šis teksts varētu būt šķērslis, iespējams, ceļā uz Antoniju jūsu mērķu īstenošanu. Šādi strādā transformācijas spēle, bet par to, ka tas šķērslis ir uzzināts, ar to viss nebeidzās. Šķērslis parasti kaut kādā veidā arī jāatrisina. Tāpēc pēdējais uzdevums, ko es jums tagad piedāvāšu, vēlreiz paieties pa cipariem, lai iegūtu informāciju par to, kāda eņģeļa enerģija jums palīdzēs tikt galā ar šķērsli un atbalstīs jūsu ceļā uz jūsu mērķu īstenošanu. Kā skaidrs. Līga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Līga eņģeļs skaistums. Tāds eņģeļs. Šī ir enerģija, kas varētu palīdzēt īstenot. Kitija 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Kitijai eņģeļs ir elastība, un eņģeļs izskatās šāds te. Šī elastības enerģija palīdzēs sasniegt vēlamo rezultātu. Tagad Antonijai ir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Antonijas eņģeļs ir radošums. Radošuma enerģija būs tā, kas palīdzēs pārvarēt šķērsli un vispār atbalstīs, lai varētu sasniegt sev vēlamo nodomu. Un Inesei arī 5 stūri sajaukšu, lai ir cits 5, 1, 2, 3, 4, 5. Un Ineses eņģeļs ir prieks. Zinot Ines, man nav nekāds brīnums, ka Ineses eņģeļs ir prieks. Jo atceros Ines kā kārtīgi priecīga būtne, cik man bija kādreiz iespējas tikties arī. Lūk, tāds izskatās Ineses prieks. Lūk, tas ir tas, kādā pavisam ātrā formātā strādā transformācijas spēle, un tas ir tas, ko var iegūt spēlējot transformācijas spēli. Atklāsmi kaut kādām lietām, padziļināt kaut ko tādu, pievērst uzmanību lietām, ko es jau daru, vai pievērst uzmanību, ko vajadzētu darīt. Kaut kādu nojausmu par šķēršļiem, kas kaut kādā veidā varētu traucēt. Un dod tādu enerģētisko, negribu teikt, empowerment, tādu
iedrošinājumu un atbalstu caur rendiem. Un tad tas, reālās spēles formātā, protams, tas viss ir daudz dziļāk un pamatīgāk. Kas tālāk? Kādā veidā tad šo spēli var spēlēt? Šī spēle var tikt, šīs kārtas var tikt izmantot tieši tāpat ļoti līdzīgi individuālā coachinga sesijai, tā var būt gan klātienes, gan attālinātā coachinga sesija. Tā var būt solo spēle vienam cilvēkam, kad spēlē tikai ar vienu cilvēku. Šim gadījumā tā var būt arī Skype'ā. Bet tikai tad tam cilvēkam vajag savu spēles komplektu. Kā saprotam, tur ir reāli jāpārliecina par spēles lauciņu un jāvāk kārtas. Tā var būt spēle pāriem. Spēle ar savu partneri tā dziļi un pamatīgi izspēlēties un saprast vienam otru daudz intīmāk un bagātināt savu turpmāko kopdzīvi ar šo spēles pieredzi. Tā var būt grupas spēle, 2-4 spēlētājiem, un tā var būt lielā spēle, 5-6 spēlētājiem. Savā plānā esmu ierakstījis to sāku piemērāt tikai no šī gada septembra, jo tā tiešām aizņem diezgan daudz laika, un vēl pagaidām mans laiks ir vairāk aizņemts un manu mazo meitu. Tik daudz laika es vēl nevaru veltīt saviem spēlētājiem, bet septembrī es plānoju, ka es varēšu aizņemties arī vairāk laika veltīt saviem spēlētājiem. Un to visu ir iespējams iepazīties ar šīm dažādajām lietām manā mājaslapā transformationgame.lv. Esmu iegūsi atļauju oficiāli izmantot šo vārdu mājaslapas latviešu versijas radīšanai, un tad arī centīgi dar to, lai viņi atbilst visiem tiem parametriem, kurus ir norādījusi šīs firmas zīmes, šīs preču zīmes turētāji. Tas ir tas viss, ko es jums šodien vēlējos piedāvāt. Jūtos izstāstījusi visu, ko vēlējos jums izstāstīt. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, esmu gatava uz tiem atbildēt. Paldies, par paldies, bija ļoti patīkami saņemt no tevis atziņu. Paldies, Santa, par paldies. Un aicinu jūs izmantot visdažādākās iespējas sevis pilnveidošanai, jo tā lielā misija, kas mums ir, ikvienam cilvēkam, kas dzīvo uz pasaules, ir kļūt par sevis labāko versiju. Jo tieši tas ir tas uzdevums, kas mums ir jāizpilda, lai pasauli padarītu par labāku vietu mums visiem kopā. Nu ko, liels paldies! Paldies ar Zinestē, paldies! Paldies Antonijai, paldies un Līgai. Uz tikšanos kādā citā, iespējams savādākā vai tādā pašā formātā. Esmu priecīga par šo stundu, ko esam pavadījuši kopā, un novēlu jums jauku vakaru ar jūsu mīļajiem un transformāciju, pozitīvu transformāciju, pilnu turpmāko dzīvi. Tā.